Šī ir zēnu atpūtas telpa, kurā bērni ikdienā mācās, spēlē datorspēles, skatās televīziju. Es un mani citi kolēģi no Nordea bankas, mēs ciemojamies Leģstrasdos, lai kopīgi veiktu remontu. Jau 10. gadu mēs kopā ar bērniem darām kādu foršu darbu, ko mēs beigās pārvēršam dāvanā. Tiks krāsoti griesti. Taisīs cieti vadus, jaunas mēbeles, lampas jaunas. Viens ir apšūsim ar Eģiptes, pārējās mēs špaktelēsim. Būs arī lamināts uz grīdas. Pamainīsies krāsas pilgtāk. Gribētu kādu sarkanu, piemēram, oranžu. Violets ar melnu. Grafiti. Ka būtu daudz mašīnas, tur uz pultīm, tur pistoles, zobeni. Te ielikt patatu un liekā. Dauzoru datori jauni. Te vajadzētu būt daudzu līmeņu kaut kādām mēbelēm. Es esmu par vienkāršību vienmēr. Šai telpai tiešām ir jābūt tādai, kur viņiem patīk uzturēties. Darba būs ļoti daudz. 5 durvis, 3 logi uz tādu mazu telpu. Labs izaicinājums visiem meistariem. Pārsvarā šādus darbus ir nepieciešams, lai var izdarīt 2 līdz 3 nedēļās. Kas par brigādi ķersimies klāt? Smiles tik skaists un nemirstošs. Šodien šo telpu vienkārši nevar atpazīt. Jā, viņa ir ļoti mainījies. Viņa ir krāsas, viņa ir koša. Katrs ir pielicis kaut nelielu darbiņu, lai šī telpa tiktu izremontēta tik krāšņa, kā viņa šobrīd. Kopā strādāja aptuveni 30 bankas darbinieki ar savām ģimenēm, visi bērni, visi darīja visu. Rezultāts ir fantastisks. Šis ir kaut kas paliekošs, taustāms, ko viņi varēs baudīt ne tikai svētkos, bet arī visu nākamo gadu.